Jau, kur mēs esam? Mēs esam Varšavā, Polijā. Mēs uz 2 dienām būsim. Un mums uz šīm 2 dienām ir jāizdzīvo 70 eiro. Tie ir kaut kādi 300 zloti. Labi, dzīvoklis mums ir, bet uz 1 dienu. Un jā, mums ir karoša, man ir plāns tāds dabūt kaut kādas atrakcijas, ko mēs varam padarīt, paēst un nopirkt kaut ko atvest atpakaļ uz Latviju. Un jā. Un šitas ir ķipa mūsu budžets, tie ir kaut kādi, es nezinu, cik tur sanāk, 300 zloti. Tā, tagad šīs te varētu redzēt. Nē, tāpat nav redzēts. Viens vasarniņš noslēpās. Jā, tas ir visu mūsu budžets, tas 300 zloti, tas sanāk 70 eiro, un jā, es nezinu, kas mums tur sanāks. Kroči, jā, būs, bļēd, piedzīvojums. Un te reku mums aiziet 10 eiro. Jā, kaut kā tā. Viņš negribēja, es paņēmu. Nu, pagaidām šādi izskatās. Tur bija stācija, mēs no turienes izlidām. Tāda ļoti vesmodīga. Kāda pūņa sāka skanēt. Kroši mēs laikam uz metro nonācām. Man ir plāns, ka mēs brauksim uz to dzīvoklīti ar metro, kroši mauks. Es tikai neko nesaprotu, kas te notiek. Un tagad baigi augsti ir lietas līdz, es domāju, bišķiņ. Bet plāns tagad uz pilsētu ir iet. Un mēs kaut kur, es nezinu, stācijā laikam nonācām. Jā. Tas jau veids. Tagad mēs esam nonākuši kaut kādā šādā veikalā. Ot, vēl kaut kāds tāds prikals. Lūdziņš, kur uz visu pilsētu paskatīties. Kas te notiek? Oho! Es pat nezinu, kur mēs tikām, bet, karošā pagrabs stāvs. Un tur augšā tā kā izdaļas stāvs sanāk tā kaut kā. Teikšu, gudīgi, te ļoti mistiski veikali ir. Tetovēšanas salons tikko bija. Un tur ķipa veikala aiziet. Nu jā, tagad mēs ebreju muzejā nonācām. Pa brīvu kroši tikām iekšā. Tagad es nezinu. Kaut kur nonācām. Kas te notiek? Es kaut ko poliski saprast. Un es nesaprotu, mēs laikam dalām ar kaut kodu, jo man ir uz otro istabu tas ir ciet. Tas ir, tur kaut kas noklapojās. Tā ir tolete. Un tā ir virtuve, un te ir aiztiesīta. Izskatās, ka mēs tā kā... Ja es pat zinātu, ka tā būtu, man liekas, es pat neņemtu šito dzīvokli. Jo sanāk, ka mēs
Jāsnāc ciet, mēs ar kaut ko dalām. Ej, nosas tik dīvaini, ka rošā blakus istabā, man liekas, kaut kas jau tur dzīvo. Bildēs bija 2 gultas, bet sanāk, viņas nevar atdalīt kaut kā. Pīsķēts 2 tā būs jāguļ. Bļāt, kāpēc tik dīvaini, bļāt. Ķipa tā kā... Dīvaini, kroči. Nu jā, mēs tagad uz veikalājām. Mums ir tāds kauju tipa dzīvoklis. Kroči mēs jau tur dzirdējām savus kaimiņus. Kaut kā tā. Tie arī ir mūsu kaimiņi, bet viņi ir apakšā. A mēs apakšā. Tu pagāji par kāpru? Aizsni. Pilnīgā skolā. Mēs pie enerģētikiem sēžam. Parād. Un es secinu, ka viņas pat būs spēcīgāks par parastu enerģijas. Jā, un šitā ir poņa. Tas kaut kā 2 eiro laikam sanāk. Kaut kas tam līdzīgs. Jā. Jā, ko tādu laikam paņemsim. Kas ir tas tāds vienkārši? Kāds gējiņš ir iekšā, es redzēju tikko. Tas sievieti tur redzēja. Nē, tur Un tādi veikali te ir daku jā, uz katru stūri tās kaut kāds trakais veikals. Labi, Kas tas pa aparātu? Nezinu. Ot, mēs nonācām tādā muzejā. Tas ir tikai kara muzejs. Es nezinu, vai tu var filmēt vai nevar. Uzlīdām pie tā aparāta. Un šitien daudz interesantāk ir. Tās aparāts. Pīpolzīti paņēmām kaut kur uz terases. Te kaut kādas uniformas. Kaut kāds krustiņš. Ar Jēzus. Tas kaut kāds. No. Tāda smuka īstenībā tāda vecmodīga, bet tāda, cik es mākam. Jā. Nā, tas es nezinu, kas tāds ir. Tā ir lupata, kur es nezinu, kaut kāds arī brutāls tās bija. Jo Vācijasiem bija kādas tipu. Tas ir kaut kāds brutālais komplekts. Nu jā. Kaut kāds brutāls komplektiņs. Es vastiku. Tie jau ir Vācijas. Jā. Tikai biks nepies tev, galīgi nav. Tas moderns izskatās. Kaut kas te ne tā ir. Man liekas, viņi neatrada normālās biks un uzvilka tāds, kāds ir. Tā ir laikam gaisina, bet nezinu, kāpēc man vēl nāk rāsā. Šitais models man atminēja, ar ko Hitlers nosāvās tīpa CS5. Varbūt. Bet laikam tā, sita. Viņam bija maza pistola, vienmēr līdzi. Šitas bija vispopulārākais modelis. Tas kas? Mauzers? Es neatceros. Laikam... Vai arī šitas bija, viens no viņiem bija. Ot, Valters. Valters? Nu jā, Valters. Jā. Kroši mēs laikam kanalizācijā ielīdām. Pīšēc. Čukt, tur var izlīst. Ručkā? Tāds aparāts ir. Tas ir tanks, kur tev vajag ručkās padot, lai viņi strādā. Tā izskatās. Nu jā, tas ir tikai nekā drons, bet kaut kāds attālinātais. Kas ļoti tīmēs.
šeit pēc pirkšana. Jā. Oj. Poha. Tur tāds ofisiņš noslēpts ir. Bļā, tas mūzejs ir ciets. Es ļoti gribēju tur, kā tas dinozaurs ir, tie kauli T-Rexa. Visi ciet. Zaibal. Kroči, mēs atradām lielveikalu. To, ko es vakar nevarēju atrast. Nejauši atnākot uz šejienu. Tur ir, kā saprotu, vecerīgi, tur vēlāk iesim. Es tikai nezinu, vai papaks tur varēs ieiet. Izskatās nohuena. Es esmu vēl joprojām ļoti dusmīgs, ka tas tajā mūzijā netiku. Mūsu krošam 4 taisās ciet. Mēs atnācām 3:40. Vismaz uz 20 minūtēm varēja ielaist. Es vienkārši vahujā esmu. Pagaidīsim, ka lietas beidzās. Izstaigāsim visu, kas te ir. Un krošas laikam vecerīgi māksli. Īstenībā ahvēna izskatās. Tā kā dzīvē daudz krūtāk ir. Nekā uz kameru izskatās. Žilbuks šito te spēlē. Es tikko izbraucu, tik prikals bija. Mēģina apdzīt moška. Pa to rampu brauc. Mēģina uz rampām braukt. Moški, ja tu pirmo vietu dabūsi, tev koinu sados atpakaļ, mēs citu spēli varēsim uzspēlēt. Es otro vietu tā kā dabūju. Es pēdējā naudiņu iemetīšu. Mēs tipa varam tiketus dabūt un kaut ko iet citu paspēlēt. Čeisam tiketi? Tagad laikam skaitīsies. Čeisam davai. Cik tur būtu? 15 tikai. Vai 40? Es nevaru saprast. Tad mēs te paspēlēsim normāli. Droši vien stundu aparātu pabarosim. Ēd. Mums vajag 6-7. Ēd. Ēd. 86. Arī skat kā mēm. Tādu sūdu dabūju. Tā pisāmies, vai tik taču tā dzīvokli. Tad pēc krāpājas maržo. Viņš teica, kā mūsu istaba. Man pat vairāk patīk te nekā... Jā, gulta baigi skan. Tas tur... Labi, tā ir dekorācija. Es saprotu, ka ir vēl kāds pagavar. Kur atslēdziņa, zajebīs. Neslikti. Jā. Mēs šī tādu pizzu paņēmām. It kā normāli. 20 zloti maksā, tas sanāk 5 eiro. Tā es vajag to pizzu. Bet izskatās tādu ļoti kvalitatīvu. Ka viņas izskatās. Latvijā, var hujavu pizzu dabūt. Nē, agrāk bija tādas ļoti sūdīgas. Kāpēc tu tā taisi? Tā varēja jau mierīgi normāli attaisīt. Izskatās normāli, Tad ir jau itāļu gaumas. Izskatās tikai neslikti, jā. Paga, reāli mīkla tāda normāla, labi izskatās kvalitatīva. Jā, tas par visām viņām. Es brīnos tikai, ka viņa nav kā akmenis.
Nu, par tos arī drusku brīnos. 3 minūtes? Kāpēc viņu ar visu iepakoju? Nu, puhi, nu. Nu kāds puhi? Vajag maziņā tā plīts un šķīvīts. Nā, plīts mikronīti. Nu tas jau vienalga, tur ielīdzi, tā visi. Un tā tagad te naktī izskatās. Jū, bet jāiet paskatīties, kas par transportu, lai varam savu stācijā aizbraukt. Man tur kaut kāds labāks transports būs. Ko tev nepatiks? Ko nepatiks? Nu kas, ar ko mēs jāapskatījām? Nu, blēd, es nezinu, par viņu pat taisno var aizbraukt. Tagad transportā iekāp. Šitā man izskatās. Jā, vai 2 cilvēkiem sanāk uz 2 dienām pa 70 eiro izdzīvot. Īsti ne, mums vajadzēja vēl vairāk patērēties. Un jā, daudz ko nesanāca uzfilmēt un negribēju pa daudz ko baigi filmēt. Pēdējā dienā mums bija ļoti ātri jāskrien uz to autoostu, agri jāceļās un neko nesanāca uzfilmēt, bet nu jā. Abonē manu kanālu, spied like, komentē un jā, tiekamies nākošajās video. Atā!